Mani bērni, ir aizsteigusies vēl viena vasara, un jau rudens tuvojās ziemai. Man nav zināms, kāds ir bijis šis laiks jums un kā jums pat šodien klājas. Taču es domāju par jums katru dienu. Es turpinu jūs meklēt, un man ir zināms tas, ka arī jūs meklējat mani. Tam ir kādi pierādījumi, ko paejot gadiem, mēs viens otram arī pastāstīsim, kā tas bija, kad jūs mani un es jūs meklējām dažādos veidos. Roberta un Emīlija, jūs zinat to, ka laiku pa laikam es jums ierunāju arī kādus stāstus, pasaciņas, kādus stāstus no dzīves un kādas pasakas, stāstus, kuri kā līdzības, kā tādi simboli pastāsta par ļoti dažādajām dzīves vērtībām un pieredzēm, ar kurām mēs, cilvēki, saskaramies šajā pasaulē. Es gribu, lai jūs zināt, ka lai kādiem notikumiem jūs, tāpat es, mums tuvie cilvēki iet cauri, mēs nekad šai pasaulē neesam vieni. Es jūsu tētis, ja man būtu šī iespēja jau šodien, labprāt ar jums kopā pastaigātos, labprāt jūs samīļotu, tā kā senos laikos, kad jūs bijāt uz maniem pleciem, Emīlija uz viena un Roberts uz otra, un es jūs nesu. Un kad jūs prasījāties opā vai vienkārši rokās, un es atceros, kāds jums tas bija prieks, tieši tāpat kā man, samīļot savus bērnus, sajust, ka mēs esam savējie. Šajā ziņā tās ir atmiņas. Un šajā ziņā šīs atmiņas paliek uz visu mūžu. Arī jūs to atcerēsieties. Mani mīļie, es gribu jūs aicināt, pierakstiet to un saprotiet, ka man nav jums iespēja piezvanīt uz numuru, kuru es nezinu, vai uz e-pastu, kuru man neviens nav darījis zinām. Tāpēc teikšu vēlreiz, pierakstiet manu telefona numuru, kas ir 298 11 361, vai arī elektronisko pastu manai tautai @gmail.com. Manai tautai @gmail.com. Šis ir tās dažas iespējas, kā mēs varam sazināties, un pat ja jums ir kāds liegums noteikts no pieaugušo puses, mani bērni ziniet to, ka neviens, itin neviens, ne jūsu patēvs, ne jūsu māte, nedrīkst jums liekt saziņu ar jūsu tēti, kas esmu es, Mareks Markus. Roberta un Emīlija, atrodiet iespēju ar mani sazināties, bet pirms to dariet, uzrakstiet, ka jūs sazināties ar mani un es pats jums atzvanīšu. Atrodiet iespēju man piezvanīt. Pat ja tie būtu jūsu skolas draugi vai paziņas, vai pat kādi arī pieaugušie, meklējiet lūdzu šo iespēju, es jums atbildēšu. Un pārējo mēs sarunāsim paši līdz pat tādām lietām, kā mēs redzēsimies, kad un kā mēs parunāsimies, un tam ir jānotiek. Šajā brītiņā es jums gribu arī atgādināt, ka jūs varat atrast manus vēstījumus, ko laiku pa laikam stāstu jums, tāpat arī citiem cilvēkiem, tādās vietnēs kā Emīlijas darbi un nedarbi,
tāpat elpo brīvi, pasakas maniem bērniem. Tāpat arī ar manu vārdu Mareks, Markus ar vienu S galotnē. Jūs varat atrast informāciju, ko laiku pa laikam ievietoju YouTube platformā. Ja jums ir arī kāds savs saturs, kur es varu redzēt, ko jūs gribat pastāstīt, vai jau esat to darījuši, tad arī šo informāciju es gaidīšu no jums, mani bērni. Es ticu, ka jūsu rokās nonāks arī šī ziņa, ko ierunāju šajā brīdī. Es mīlu jūs, es esmu jūsu tētis, un es gribu jūs redzēt, gribu būt ar jums. Un lai kāda ir šī pasaule, lai cik tā ir cietsirdīga un ļauna, mēs tiksimies. Es jūs atradīšu, un jūs, mani mīļie bērni, satiksiet mani vaigā. Uz redzēšanos!